Es biju Francijā uz 2 nedēļu praksi, skolā, Royal Malmaisonā. Es jūtos ar to tā kā īpaši, ka man ir tādas foršas zināšanas. Es jūtos ļoti īpašs, un es sapratu ar to, kā metāla apstrāde ir arī lielāka daļa no mākslas, ka tu vari taisīt visādas skulptūras, taisīt visādas rozītes. Visur, kur es biju, ar Jelgavu pazina, ar Jelgavas puišiem rēķinājās, un bija ļoti tāda sirsnīga attieksme pret mums. Mēs bijām vienā no Eiropas skaistākajām pilsētām, pie Parīzes, Nanteres pilsētiņā. Ieguvām vairāk zināšanas par skaistumu kopšanu, make-upu radījām rokoko stilā sadarbībā ar mūsu frizieriem. Un mums bija tāda apmaiņa, gan mēs devām viņiem, gan viņi devām, bija ļoti draudzīgi un atvērti. Un mēs skatījāmies, ko mēs varētu no viņiem iemācīties un ko mēs varētu viņiem iemācīt. Es biju Erasmus projektā uz Ungāriju. Bija izstrādājumi, kurus es nekad pirms tam vēl nebiju taisījusi. Un uzzināju to, ka katrā valstī ir savādāks paņēmiens dažādiem desertiem un saldumiem. Pat Ungārijas skolotāji pateica, ka mums sanāk ļoti labi, pat labāk nekā Ungārijas bērniem. Es piedalījos Erasmusā Itālijā. Es strādāju virtuvē 2 maiņās ar pavāriem, un viņi man mācās darīt pastu un vēl kaut ko interesantu bija. Es izmantoju šo iespēju, lai iegūtu jaunus draugus un iegūtu pieredzi. Tas profesionāli mums palīdz augt un attīstīties, un man ļoti patīk tāda iespēja. Erasmus projektā es biju aizbraucis uz Franciju uz nedēļu. Tur mēs pilī taisījām vakariņas. Un bija grandiozi viss. Man jāsaka liels paldies par iespēju vispār piedalīties mūsu skolē šādos projektos, un arī man pašai. Nordplus projektā mēs iepazinām Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kultūru un vēsturi, gan viņu ēdienos, viņu gastronomijā, gan vēsturiskās vietas dažādas. Iegūst tās kultūras, tu zini, kas ir tur, kas tur, un tas tev dzīvē turpmāk var noderēt. Lietuvā man bija, var teikt, visinteresantāk, Igaunijā arī. Arī iemācījāmies strādāt komandā ar citiem cilvēkiem. Ieguvumi, kultūra, kulinārija, konditorija, prasmes un tas, kas vēl palicis, ir apmierinātība. Mēs esam ļoti daudz publicitātē bijuši un, protams, arī atskaite jāsagatavo un projekts ir noslēdzies. Jelgavas amata vidusskolā ir mūsdienīga mācību vide un mūsdienu prasībām atbilstošs materiāla tehniskais nodrošinājums. Atkarībā no interesēm jauniešiem ir iespēja iegūt vidējo izglītību un apgūt arodu 7 dažādās profesijās. Jauno audzēkņu uzņemšana ir jau sākusies, tādēļ nāc un izvēlies savu profesiju, jo karjera ir nepārtraukta izglītošanās, kur jāplāno jau šodien. Aicinu uz Jelgavas amata vidusskolu jaunus skolēnus no pilsētas un novadu skolām, lai mēs nākošajā gadā būtu tikpat stipri un uz jauniem sasniegumiem projektos.